Sveiki, Skorpioni, maijā, un palūkosim, ko Skorpiona enerģijai piedāvā Taro. Skorpioniem tāds viena cikla noslēgums un gaida pilna meklēšana, kas sāksies tālāk. Ja? Tad jūsu dzīvēs būs klātesoši kaut kādi noslēgumi. Pieņemsim, bērniem beigsies bērnu dārzs vai skolas, būs izlaidumi, un tas jau arī ienes jūsu dzīvē kaut kādu cikla noslēgumus, izmaiņas. Tāpat daudziem tas var būt, piemēram, iestāšanās mācīties. Ja? Es beidzu vienu ciklu un uzsāku kaut ko jaunu, pavisam savādāk. Šī ir pasaule, un tā sola mums atvērt logus, atvērt durvis un paraudzīties uz pasauli mērogā, ko tā man piedāvā. Tas ir gluži tā kā, kad mēs beidzam vidusskolu, ja, un tad, wow, tev ir diploms, un tu domā, ko es tagad varētu darīt? Un tieši tāda brīvlaišanas sajūta varētu būt Skorpioniem šajā mēnesī. Ko es varētu gribēt darīt? Es varētu aizbraukt, es varētu mācīties, es varētu ceļot, es varētu doties kalnos, es varētu doties ar laivām, es varētu visu kaut ko, un tāda brīvības sajūta, gluži vienkārši tāda skaista brīvības sajūta jums ir dota. Paskatīsimies, vai darbs nekādā veidā neierobežos. Darbā viss stabili, viss labi. Te faktiski ir kaut kāda tēma par samaksu vai par to, kā jums tiek maksāts, vai par noguldījumiem. Jūs redzat, ka šis cilvēks tātad savu esošo naudu vai pelna divos dažādos veidos, kas nozīmē, ka kāds Skorpions, pieņemsim, atradīs vēl vienu papildus darbu, papildus ienākumu avotu. Tas var būt honorārs, tas var būt jebkādā papildus peļņa, ko jūs strādājat. Bet daži Skorpioni var būt tik apdomīgi šajā mēnesī, ka viņi uzsāk savu esošo algu, piemēram, noguldīt kaut kādā kontā, vai pensijas līmenī, vai krājkontā, vai apdrošināšanā. Tātad tas nozīmē, ka tos resursus, kas jūsos ir, jūs varat kaut kādā veidā šajā mēnesī sadalīt. Bet resursu ir daudz, un darba ir daudz. Un arī samaksa ir pietiekama. Ja? Tāds laiks, kad iespējams kādam no Skorpioniem ir jādomā, kā un cik es varu maksāt saviem darbiniekiem, varbūt man ir jāmaina kaut kādas slodzes, jāmaina samaksas, tad viss, kas saistās ar jums, ar apkārtējiem cilvēkiem un naudu šajā mēnesī ir pārdomājams un pārcilājams. Man vislabāk patīk tas ar tiem noguldījumiem. Tagad skatāties, vai jums šajā mēnesī nav pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu kaut ko iekrāt, sākt iekrāt. Privātā dzīve Skorpionu. Privātā dzīvē, tātad, ja tā mums ir ģimene, tad tas ir kaut kāds jauns uzsākums, jauna interese, jauna aizrautība, jauna kaislība. Tad skatieties, kas tā ir par kaislību jūsu ģimenē. Tas ir starp jums abiem. Tas nav tā kā vienam jauna kaislība. Tātad ģimenē ir kaut kāda jauna interese. Tas var būt hobijs, tas var būt bizness, tas var būt jebkas, kas ir saistīts ar intimitāti arī. Ja? Tad tas ir tas vienojušais spēks, kas jūs nes uz priekšu, kas rada interesi, kas atkal iedvesmo, kas ļauj paskatīties vienam uz otru. Ja? Tā kā pielietojiet tās ir kopīga sportošana. Protams, tā ir arī kopīga sportošana. Esiet aktīvi un parādiet un velciet līdzi arī partneri. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē partnerību, zižļu dūzis saka, rīkojies, esi aktīvs, esi darbīgs, esi sportisks, piedalies, esi publikā un noteikti dari, jo neko nedarot, nekas arī neiznāk. Un padoms Skorpioniem. Padoms Skorpioniem tomēr atkal par tiem naudu un resursiem. Izsver, cik daudz tu tērē savu enerģiju un cik daudz tu par to saņem. Vai visa tā enerģija, ko tu iztērē, dod pietiekami daudz augļus vai rezultātus. Un ja tā atbilde ir jā, tad viss ir kārtībā. Tāds brīnišķīgs mēnesis,